dažādi vecāki situēti. Ja, teiksim, vecāki, nu tā, es varbūt tagad zinu to, ka viens vecāks strādā, viņš saņem minimālu, otrs vecāks saņem minimālu. Ko viņam dar? Kā viņam? Ja? Nu, teiksim, ko es saku? Tomēr tas ir svarīgi, ja? Tas nav kaut kas jauts. Mums skolā tad ir jātiek vērā arī uz Rīgām un visiem. Daži nestrādā vecāki. Jūs nespārkotiet, es tagad negribu ķerties iztur galvu, noteikti strādā, ja? Mēģiniet atrast risinājumu. Kaut kā risināt. Я visu cieņu tiem, kas es negribu nevienu aizvainot, но есть такое мнение, да, что вот у нас как бы есть бесплатный сайт. Нет у нас бесплатный сайт. У нас есть специальные, они не бесплатные. За это счет кто-то платит. Но если условия меняются, то меняется и, ну, как бы система оплаты и так далее. Es sekoju diezgan tuvu līdz domēm, jūs rīt darbība, viss ir ok, viss ir super, jā. Vienkārši man liekas, jā, tomēr, jā, tagad ir dažādi, jā, Reizeknes kārtas, jā, Reizeknešu kārtas, un viss tādā garā par autobus, jā. Es domāju, tomēr, jā, mēs varam atrast līdzekļus, jā, un finansēt, teiksim, mūsu darbību rašanas, un varētu, jā, kaut gan es to neredzēju, viņš tā iekšā, bet tas ir jūsu rokās, jā. Tomēr arī bērni, kā es teikšu, mūsu nākotnē, ja mēs tagad par viņiem nerūpēsimies, kā mums nākotnē kā pilsētē būs, jā, jo tomēr arī tas viss, kā mēs viss kopā ir saistīts. Jā, teiksim, vecākiem būs vairāk jāmaksā bērnāk, un vecākiem meklēs iespējas strādāt kaut kur citur, jā. Tas ir braukt uz Rīgu, tas ir braukt uz ārzemēm. Tā vienkārši ir tā, kā tie 45, 90 eiro, kā liekas, tā nav lielas summa. Tad ir iesmums 1000-2000 eiro. Es pats nodzīvēs pēc ilgu laiku ārzemēs, es vienkārši vienkārši ir aizbraukt, atgriezties, jā, un gribās tomēr panākt pretī. Tas ir. Es domāju, ja mēs varam atrast Reizeknešu kartēm naudu, jā, es domāju, mēs varam parūpēties tomēr daudz mūsu speciālām īpašumiem, jāsaudas bērni, tas iet mūsu bērni. Tas ir tāds subjektīvais viedoklis. Es ceru, ka es savu viedokli esmu aizsardzījums un ļoti ceru, ka jūs kaut ko darīsiet, meklēsiet kaut kāds risinājums tajā visā.